mans jautājums ir, no kā rodas zibens? Dievs lādējās. Elektriskās izlādes laikā? No elektriskās izlādes? Elektriskā izlāde. Nu, sakrājas lādiņi negatīvā, pozitīvā lādiņā un rodas izlāde. Zibens rodas tad, kad augšā gaisā atrodas tādas ar elektrību pielādētas daļiņas, un tad, kad tās divas kopā saduras, tad rodas zibens. No elektrības statiskās, kas ir uzkrājusies mākoņos. Manuprāt, no kaut kādiem elektrības lādiņiem, kas uzkrājas debesīs, un tad viņi izspēr ārā. Zibens? Tas ir izlādēšanas process. Kas izlādējas? Principā izlādējas mūsu elektrizētie ķēgļi, tāpat kā džemplis un ķēgļis. Droši vien būsi kādreiz ikdienā sastapies ar to, ka staigājot pa sintētisku grīdu vai saberzējot džemperi, reizēm pat dzirkstelis lec, sprakšķi dzirdami. Tie tādi paši sīki elektrības triecieni, šai gadījumā tikai augstu gaisā notiek berze mākoņos. Saberzējās, rodas dzirksteli, var teikt, milzīga elektriskā dzirkstele.